Labdien! Šodien es parādīšu, kā vislabāk ir sākt ar šāda kauliņiem. Vislabāk būtu iet ar karalu pa divām vai pa divām ar dāmu spešu vai bandinieku. Mērķis ir iekarot pa centru. Vislabāk sākt ir šitā, un tad var izvilkt laidni, kā apdraudējumu. Ja viņš izvelk te, man vajag nevar redzēt. Ja viņš izvilktu dāmas pešu vai bandinieku, un tad ir šašs, ja uziet uz B5. Tad laidnīgs, un viņš var uztaisīt šāhu. Tad mēs runājam ne par šāhiem, šāhu kā var uztaisīt, bet ar kā katrs iet. Bandinieks, ja viņš ir sākuma pozīcijā, tad pa diviem viņš iet, vai pa vienu. Bet ja iziet pa diviem no sākuma pozīcijas, tad viņš iet tālāk ar vienu. Bet ja viņš aiziet līdz galam, pretinieku pusē, tad var mainīt figūras, kā tu gribi. Var paņemt dāmu, zirgu, vāzni vai toni. Pārsvarā viss ņem dāmu, jo viņa ir pats stiprākā. Tad laidnīts iet diagonāli. Ja viņš ir melnais laidnis, tad viņš ir tikai pa melniem. Ja viņš ir baltais, tad pat tikai pa baltajiem. Un zirdziņš. Zirdziņš iet rekur. Es ir parādīt. Bagi. Viņš iet rekur 1, 2. Pa kreisi vai pa labi. Un principā viņš iet. Ja viņš ir te uz baltā, viņš var iet hop, te vai te. Bet te tas tur. Un viņš lec pāri visām figūrām. Un tons ir pats vienkāršākais. Viņš iet taisnām līnijām. Karalis tikai iet par šitām te līnijām. Nu, reku, šitā te. Viņš ir lūk. Šeit, bet ja piemēram, te būtu šaks, tad te nevar iet, reku apdraud. Un vēl, ja bandinieks būtu tā, redziet? Viņš apdraud. Bandinieks var kaut to bandinieku vai to. Vislabāk, ja kaut ir tur, kur neviena nav priekšā. Vai piemēram, te ir dāma. Vai redzēt? Tieši atpakaļ. Vai piemēram, šeit. Ja, kur es pāri te. Vai te. Es varu vienu no viņiem nokaut. Bet var arī iet taisni, tu nevari taisni nokaut. Tad es labāk iet te. Un ja viņš paņem kaut kā citu figūru, izvelk ārā un neiztiek dāmu,
par nokautām. Un tad tās figūras ņem malā. Ir kādi jautājumi, lūdzu, komentāros, vai ne? Visu varat komentāros teikt, ja jums kaut ko vajag. Tiksimies citu video. Dadā!